Sveiciens, dāmas un kungi, pārdod laimīgs MVP darījumi. Šodien kopā dodamies uz pilsētu Ventspils. Ventspilī skatīsimies vērtīgākos darījumus gan privātmājās, gan dzīvokļos, gan zemes gabalos. Ventspilī potenciāli būs diezgan daudz darījumu, tāpēc paskatīsimies, kas noticis pagājušā mēnesī, paskatīsimies, kas noticis ir šajā tekošajā gada nogriezienī, ja mēs skatāmies gadu atpakaļ līdz šai dienai. Un, nu ko, dodamies visi kopā uz Ventspilī. Dodamies uz Ventspili, es tulīt uzlikšu. Tā, esam iekšā Cenu banka LV mājaslapā, vecajā labajā. Parādīšu, kā izvēlās sākumā pilsētu. Te vienkārši pavisam vienkārši Ventspils. Un tad viņš jau uzreizamies parādīs visu kaut kādus kategorijas, kas ko spiest. Neņemsim novadu, ņemsim tikai pilsētas teritoriju. Spiežam virsū uz pilsētas teritoriju. Paskatīsimies, cik kopā notikuši darījumi. Kopā dzīvokļi, zemes, nedzīvojamās telpas un zemes ar būvi. Kopā 580 darījumu mēs redzam. Viena gada laikā, reku mums ir nogrieznīts te uzlikts. Viena gada laikā 580 darījumu. Tas ir diezgan daudz īstenībā. Bišķiņi sašaurināsim, ņemsim vērā to, kā Ventspils liela pilsēta. Pastīsimies sākumā kaut kāds interesants darījums. Ir kaut kas interesants bijis, teiksim, paņemsim datumu, lai sākās no... Kaut kā nepareizi. Nē, vošķirā. Aktuālākie dati, kas ir atjaunoti, tas ir no 27. septembrī tikai aktuālākie dati ir ievietoti Ventspilī. Nav atjaunots. Bet labi, tas, ko mēs, paskatāmies, ir te jau viens interesants darījums, spurdz ārā. Divi pat izspurdzi interesantie uzreiz. Zeme ar būvi. Es saku zeme, bet īstenībā es uzspiedu zeme ar būvi. Pēdējie interesantākie darījumi, Ērgļu ielā 28, 95. gadā celta ēka, nams, māja, privāta māja, jau mēs redzam 280,000 eiro. Tas būs kaut kas interesants. Ejam vaļā, taisam vaļā Ērgļu ielā 28. Skatāmies. Nice, māja, 2 stāvi, pārdot gaumīgu īpašumu klusā privāta māja rajonā Ērgļu ielā 28. Tā, zeme 1231 kvadrātmetrs. 1231 kvadrātmetrs, mājai 2 stāvus 194 kvadrātmetrs. Skatāmies. Nice. Skaisti ķieģeļi apdarīt vai vienkārši ķieģeļi māja, to es nezinu. Bet tiešām, es teiktu, kapitāls īpašums, skaisti arī pasniegts. Skaisti pasniegts jāatzīst, smuktā robežu zona iezīmēta. Saimniecības pirtiņa noteikti šitā ir. Lapenīti, smuku. Te jau Japāņu stilā viss tik skaisti sakopts dārs. Wow, āra grils, kas ietaisīts iekšā tajā lapenē. Ļoti simpātiski. Ūdenskritumiņš kaut kāds mākslīgais, kūpinātavu kādu skaista. Viennozīmīgi, 280,000 viennozīmīgi vērts īpašums. Rīgā jau būtu pie 500,000 mārupē šitāds. Pastāties kāds skaists ziemas dārs vai kā viņas tur moderni sauc. Ziemas dārs, kur ziemā smūgs tā salikts skaisti augus, un tur viņus laika apgaismot ir kāmīnas iekšā. Skaists kāpnes virtuve, interesants sarkana krāsa izvēlēta. Akmens apdarīta, bīrojas ar balkonu. Tiešām skaists īpašums. 297,000 bielikts, 280,000 reģistrēts. Tālūk, skatāmies tālāk. Kas šeit vēl bija interesants? 170,000 Vasarnīcu iela 28. Vasarnīcu iela 28. Skatāmies, kas nu tas būs. Ir īstais 3200 kvadrātmetri. Zeme, 11 istabas. Kas tas šis pa īpašumu ir? Šitas nevar bildēs īsti saprast, bet izskatās, palasīsim. Ekskluzīva vēsturiskā vieta īpašumā ir 2 mājas. Viena māja 229 kvadrātmetri, otra 99 kvadrātmetru. Īpašumā ir vairāk kā 100 gadu liela vēsture. Īpašuma vērtība ir daudz lielāka, kā tiek izlikts pārdošanā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes, 2 dzīvojamām mājām un saimniecības ēkas. Vasarnīcu ielas abos rajonos ir slavena Ventspils pilsētas teritorija Baltijas jūras piekrastē.
Jūrmalas parka tuvumā izcila ainaviskā dabas vidē, kas vēsturiski veidojusies kā vasarnīca apbūves teritorija ar vasarnīcu ielu, kā galveno rajonu ielu. Transporta, skolas, sabiedrisko pakalpojumu iestāžu jomā rajons ir labi apgādāts. Skaidrs, laba lokācija, kā cilvēks saka. Un jūs realitātē pa 170,000 kāds ir cilvēks labais gudrais nopircis divus īpašumus, 229 kvadrātmetru ēku un 99 kvadrātmetru ēku, kā arī saimniecības ēku. Tāds lūk darījums par 170,000 Ventspilī mūsu mīļajā. Tā, skatāmies vēl kaut kas interesants. Salnu iela 16, šitas jau ir interesanti. 230,000 eiro privātmāja. Skatāmies vaļā. Ko mēs varam nopirkt Ventspils pilsētā par 230,000? Pārdot 259 kvadrātmāju, tas jau ir diezgan liela māja. Mūsdienās jau, man liekas, ka bišķi mazāks būvē, bet varbūt arī es kļūdos. Katram savi uzskati, savu principu un savu vīziju par to, kādai jābūt foršai mājai. Okay. Apkurss zemes siltumsūknis ziemā tikai apmēram 200 eiro. Apsildāmās grīdas visā mājā, pilsētas komunicēts kopas dārs slapeni ar kamīnu. Skatāmies vaļā. Šādu te pat 230,000 arī pie pārdošanas varbūt bišķiņ varēja labāks bildes sataisīt, tā grūti spriest, kas te ir fočēts šitas te bruģīts vai tā māja no attāluma, bet kopumā var izsākt, ka skaists, ļoti skaists mājas, skaisti iekopts dārziņš, bruģīts uz māju. Jā, šitas ir simpātisks īpašums, izskatās, ka pirtiņa, kas rakstīts pirmajā stāvā, pirts dušu to. Diez vai, ka pirts, ja jau iekšā ir pirts, tad varētu būt, ka šitā ir noteikti lapenīta ar kaut kādu kamīniņu. Tā, jā. Jā. Labā stāvoklī ļoti viss sauna. Jā. Guļamistaba. Teļuks. Biljards. Skaidrs. 230,000 eiro. Salnu iela 16. Pastīsimies, cik ilgi tirgoja. No sludinājuma brīža, ko mums parāda 01.08. 1. augustā sākts tirgot ir un jau 4. septembrī reģistrēts īpašums jaunajam īpašniekam. Wow! Tas nozīmē, ka mēnešu laikā šo īpašumu pārdev, tā kā labs darījums. Skatāmies, vēl vienu paskatīsimies, kaut kādu interesantu, man patīk tā. Ok, šitas varētu būt interesants. 2005. gadā eksploatācijā nodot māja, 175,000 eiro reģistrēta. Kas tad šeit būs? 185,000. Jā, simpātisks īpašums. Interesants projekts, arhitekts uzzīmēs interesantu projektu. Plaši izstāst, cik kvadrātmetri. 250 kvadrātmetri, diezgan daudz. Ventspils kolēģi, Lighthouse tirgojuši, pārdevuši malači. 185 sākuši, 175 notirgojuši, normāli 10,000 nokaulēti vai arī 10,000 kustamā mantu noreģistrēt. To es nevaru izzīmēt nekādīgi. Tā kā skatāmies, kas mums vēl interesants ir Ventspilī. Ņemam nost, skatāmies dzīvokļus. Man patīk dzīvokļus, piemēram, ko var nopirkt Ventspilī dzīvokļu jautājumā. Pēdējais, kas ir noreģistrēts, ko mēs redzam cenu bankā, tur ik pa laikam atjauninās tās visi darījumi, un šobrīd mēs redzam jaunākos Ventspilī tieši ir Inženiera iela 91.6, 3 stab dzīvoklis pa 54,000 eiro, 891 eiro kvadrātmetrā, 83. gadā celt māju. Skatāmies, kas mums te būs. Ventspilī, paskatāmies, 65 bielikt, 54 pārdots, 11,000 nokaulēti. Vai vecais labais kustamās mants jautājums? Jā, ļoti simpātisks dzīvoklis jāatzīst. Mājīgs izskatās gaišs, nav pārāk sen remontēts, viss izskatās diezgan svaigs. Sienā iebūvētais pods. Jā, smuks flīzes, izflīzēta loģija. Iestiklot arī? Jā, iestiklot loģija. Tā, kas tas sanāk? Jā, tas ir 10 stāvenē, 6. stāvā. Tiešām simpātisks dzīvoklis. Ventspilī 3 istabnieks lūdzu par 54,000. Jūs jau Ventspilī varat dzīvot ļoti simpātiskā dzīvoklī. Tā, kas vēl interesants mums te notiek Ventspilī? Pastīsimies dārgāko dzīvokļu darījumu gada nogrieznī. Pils iela 31,20 mums uzreiz lec ārā. Skatīsimies? Nav jau žēl, paskatīsimies. Tas ir 3 istab dzīvoklis, 108 kvadrātmetri. Pils iela, tā, kur ir Pils iela?
Jā, tas ir Vecpilsētā. Ventspils Vecpilsētā. Skaidrs. Pašā Vecpilsētā pie kanāla. Netālu pie Ventas. Skaidrs, skatāmies vēl. Skatāmies tā, kas te rakstīts ir. Mājīgs un ekskluzīvs dzīvoklis. Īpašnieks pārdod siltu, maigu, ekskluzīvu un plašu trīsstāvu dzīvokli pašā Vecpilsētā. Dzīvoklis iekārtots klasiskā stilā. Nu, skatāmies, kāds ir bijis gatavs samaksāt 109. Es domāju, ka vairāk par 133 noteikti tur ir, ja viņš ir mantām pārdots, tad tā manta taču arī kaut ko ir maksājusi. Un vienkārši, kad kustamo mantu reāli jūs tirgojat nekustamo īpašumu, ja jūs pārdodat, noreģistrējat daļu kā kustamo mantu, tad jums neapliek to tur kustamās mantas naudu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tā kā, ja es kļūdos, piedodiet lūdzu, bet man ir stipri tic, jo man bija tāds ir caur pieredzi kaut kāds 1 vai 2 darījumi tādi bijuši, kur mēs reģistrējam kustamo mantu un vienkārši to kapitāla to pieaugumu rēķināja tikai no nekustamā īpašuma reģistrētās summas, ko pirkuma līgumā norāda. Tā, no šitādu īpašumu var nopirkt par 190, reāli 133 tūkstoši reģistrētu. Skatīsimies, ka 133, teiksim, ļoti skaists augstie griezti, klasisks stils, koka mēbeles, koka virtuves iekārta, simpātiski vans, istaba. Kāds ir bijis gatavs šādu te, cik ilgi tirgots ir? Patiesībā, nevar saprast īsti, kā viņš varbūt noreģistrēs 11.04. un datums te 20.04. Varbūt te it kā ir Pils iela 31, apstiprināts un ticams. Visam it kā jābūt pareizi, te varbūt kaut kāds bišķiņ sistēmā maza šaize. Jā, it kā ir visas tās pašas bildes. Labi, tās apmēram pa 133 tūkstošiem var nopirkt tādu Pils ielā. Skatāmies vēl, ko var vēl nopirkt Ventspilī pa dzīvokļiem, ja mēs 2 stabnieks, vecais labais 2 stabnieks, tu nost 85,000 eiro. 78. gadā celtā mājā, 3 stāvi, ne? Paskatīsimies, ko var nopirkt 78. gadā. Šitas tā kā tāds dviņu tipu, tas pa interesants stiliņu, kaut kāds spēcprojekts 78. gada. Mājīgu, plašu, individuāli izglītotām mēblēm iekārtot 3 stāvu dzīvokli renovētā mājā Ventspilsētā dzīvokļi, Vecpilsētā, tāpēc arī tās cenas ir tādas. Vecpilsētā ir dārgi. Vecpilsētā ir diezgan dārgi. 85,000 pa 75 otrajā stāvā. Tā kā šāds te dzīvoklis pa 85,000 pagaid iekārtots pilnībā bija. Jā, individuāli izgatavotām mēbelēm, jā, tas jau iekārtot, pārdot pilnīgi visu. Jā, ir skaisti. Atlants pie sienas, ģeogrāfija ir jāzina. Tā. Jā, skaidrs, tad šāds te īpašums pārdots, 85 ievietots, 85 pārdots, 13. aprīlī ievietots, 2. jūnijā pārdots. Viss kā pienākās. Skatāmies tālāk, vēl kaut kādu vienu dzīvokli, un pēc tam pastīsimies, kāds zemes gabals, kas notikuši ar padarījumiem ir. Tā, Kuldīgas iela 11, tas, spriežot pēc kvadrātmetra cenas, tam arī vajadzētu būt Vecpilsētā. Paskatīsimies. Vēsturiskajā Ventspils pilsētas centrā. Vēsturiskais Ventspils pilsētas centrs. 4 stāvu dzīvokli, šis jau 91 kvadrātmetrs. Ar kamīnu. Jā. Šitā gan ieejama ļoti patīk. Tāds te romba veidā flīzīts, gaišas liels durvis. Jā, bišķiņ dvēselīt vajadzētu vēl ielikt viennozīmīgi šajā dzīvoklī, bet ir skaisti, un var saprast, par ko ir maksāts 933 eiro pa kvadrātmetru, jeb 84,000 eiro 500 nokaulēta cena vai kaut kad kustamā akala. Vot tā, skatāmies, labi, vēl vien dzīvokli. Labi, pietiks dzīvokļus. Zemi, kas mums ar zemēm ir? Skatāmies, uzliksim, 29. septembrī pēdējā reģistrēta zemju darījuma, skatāmies pēdējo pāris mēnešu laiku. Viss septembris ir salikts iekšā. Septembrī, kas ir bijis dārgākais darījums Ventspilī? 60,000, 60,000 eiro bijis dārgākais darījums. 72 eiro par kvadrātmetru. Wow! Nopietni.
Tas ir jau vēl pēc tam mazs pleķīts, 838 kvadrātmetri privātmājām. Varbūt kādam strateģiski izdevīgi bija nepieciešams, tāpēc arī pircis par tādu summu. Paskatīsimies vēl, kas te notiek. Rekur 23,800, Vīto lielā 68. Kas tas pa darījumu? Tas 1300, tas ir ļoti labs abūvas gabals, kur var būvēt māju. Reku ir. Reku jau topogrāfiju uztaisīt, kur kas atrodas. Tā, īpašnieks pārdod zemes gabalu labā privātmāja rajonā, saskaņots vienstāvu privātmājas projekts ar saņemt būtļauju. Reku lūdzu, šitien te viss jau saskaņots ir. Reku šajā te rajonā, 68. Vīto lielā 6. Ja tā arī noteikti bišķiņi nokaulēts, ka 25,000 ielikt, 23,800 ir pārdots. Principā cilvēki Ventspilī ierīkots 3 pilsētas komunikācijas, ierīkos 3 fāžu elektrības. Ar visām komunikācijām, tas jau vispār ir feini. Respektīvi Ventspilī kvadrātmetrā ar visām komunikācijām skatāmies pēc šī darījuma. Šitas ir ļoti populārs zemes platība, 1300, 1000 līdz 1500, 2000 bija šatāk. Bet 1300 tas ļoti vidējais, viņi varētu ielikt tādā vidējā zemi platībā, ko cilvēki vispār pērk. Un tā kā, jā, Reku Ventspilī 17 eiro kvadrātmetrā reģistrēts, tā kā var nopirkt ar visām komunikācijām labā vietā, izplatītu zemes platību pa 17 eiro kvadrātmetrā. Labi. Pastīsimies vēl kādu. Tā. Kas te vēl interesants? Kas šitas ir ļoti interesants? Mums atkal dzīvokļu mājām lielā iela 10 noticis kaut kāds darījums. Pārdod zemi vecpilsētā, pārdod arī zemi, vecpilsētā. Labi, tad sanāk, ka Reku te vecpilsētā ir pārdota. Labi, tā ir vecpilsēta par 38 eiro kvadrātmetrā, 73,000. Labi, Reku rakstīts, ka komerc apbūve, bet to mēs sīkāk īsti. Tā, to mēs sīkāk īsti neredzam, te ir tikai zemes robežu plāns. Jā. Labi, skatāmies, kas mums vēl interesants pa zemes gabaliem Ventspilī. Atkal vecais labais 1381, tas arī nebija tieši tikpat. Pat kur viņš te bija 1381 un Reku te arī tieši 1000. Varbūt tas ir tas pats cilvēks, kas nodarbojās varbūt ar šo biznesu, viņam patīk tāds skaitlis. Tad viņš ņem, kur viņš pazuda man 1381. Pazaudēju. Tātad atradīsim. Zeme. Ir 1000, tā ir Vīto liela 68, un tagad te bija vēl viens 1381, to būs. 1382. Jā, 1382 Reku ir, teiksim. Tērauda iela 18B. Paskatieties šeit. Cilvēks pa 6 pārdod, bet šitas laikam noteikti pārdod abūs zemi Dampeļu rajons. Tas ir značīt jau ārā kaut kur no Dampeļu rajons, jau izklausās bišķiņ. Tērauda iela 3. līnija, piekļūšana plānota pa Kurmju ielu un Laivu ielām, kas nav izbūvētas. Līdz ar to lūdzu, dāmas un kungi, Reku zemes gabals, kuram nav vēl zinām, kā būs īsti piekļūšana, sadals tiks elektrības izmaksas ar 16 ampēriem 609 eiro tikai. Tā. Bez būvprojekta izstrādes izmaksām pārdod īpašnieks 6900 uzreiz. Nav tik laba lokācija, nezinu vēl īsti, kā būs piekļūšana, vēl komunikācijas aizbojot, tas makes sense, tas ir diezgan loģiski, ka tā varētu arī būt. Tā, paskatāmies, bet man liekas, kas redzēja 1381, bet laikam es kļūdījos esmu. Pastīsimies, labi, kur mums ir kāds vispār zaļo, lai mēs varam sludinājums redzēt. Tie arī interesanti, kur 2317 eiro kvadrātmetrā noteikti šito te es gribētu redzēt, bet viņam nav ne bilžu nekā. Pārdots par 39,000, Reku zemes gabaliņš 2300 kvadrātmetri. Pastīsimies labi, lai jums vēl interesantāk, kas ir bijis dārgākais darījums. Tieši sludinājums ir redzams Jaunupes iela 7. Jaunupes iela 130 metru no jūras, pārdots ekskluzīvs zemes gabals. Rajonā Staldzena. Jaunupes ielā 7, ļoti skaista klusa vieta, ieskaut ar mežiem. Normāls piebraucamais ceļš cauri visiem zemes gabaliem,
plūst upe, kura ietek jūrā. Zemes gabala vidū ir saglabājies fundaments no vecām ūdens dzirnavām. Paskatāmies. Nu jā. Kas tas ir ezers? Interesanti. Pasīsimies karti. Kā mēs varētu paņemt kaut kādu bišķiņu. Satelītu man nerādīs. Labi, nerāda satelītu. Man neko. Točni, reku viņam tie ir ezers iekšā. Būšnieku ezers. Fantastiska vieta. Reku piebrauc vienā pusē tev ir Baltijas jūra, otrā pusē Būšnieku ezers. Dzīvo laimīgs. Tā kā, dāmas un kungi, paldies jums šodien, ka jūs klausījāties MVP darījums par Ventspili. Ventspilnieki ceru, ka jums patikās un noderēja. Tā kā uz tikšanos drīzumā, forši skatīšanos nākošos raidījumos. Čau!